No AliExpress ir atnākusi paciņa ar nažu asinātāju. Apex H Pro, ķīniešu klons. Paciņa ir pamatīgi samīcīta. Cerams, ka tur viss būs vesels. Sevišķi galodiņas jāskatās. Tātad komplektā ir instrukcija, galodiņas, drēbes lupatiņa, stienis. Jā, izskatās nav saliekts. Viss ir kārtībā. Tā. Un pirmais apskatīsim galodiņas. Galodiņas tādā somiņā ar iedalījumiem ļoti labi, vai nesasitas. 4 galodiņas. Tātad 600, 120, 320 un 1500 pati smalkākā. Tā apskatīsim galodiņu biezumu. Jā. Nu, uz aci skatoties varbūt visas ir vienādi biezas. Ir daudz dzirdēts, ka rodas problēmas. Ja nav izgatavotas vienāda biezuma, tad asinot leņķis grūti noturēt to leņķi asināšanas. Tā, komplektā vēl tātad stienīši un marķieris. Tā, saliksim varbūt visu kopā. Liekam. Stiprinājuma pamatne tiek nostiprināta ar piesūcekli. Tā gumija tiešām izskatās tāda ļoti cieta. Vai viņa veiks savu funkciju, grūti pateikt. Labi, tūlīt pārbaudīsim. Varbūt man nav tā pati ideālākā vieta uz galda. Būtu tāda ideāla virsma. Tad varbūt tā. Pagaidām turas. Liekam iekšā. Šādi te. Nofiksē ar skrūvi. Tā, uzreiz nenovilksim. Tā. Tad liek šos te divus stienīšus. Šeit uz stienīša ir 5 atzīmes. Var pieregulēt dažādus leņķus. Krāsainas atzīmes no, ja nemaldos, bija no 10 grādiem līdz 30 grādiem asināšanai. Tā, mēģināsim tā, uzliksim pagaidām uz, vienalga uz kur leņķi. Un ar skrūvi tiek piefiksēts. Tā, šis. Un otrs stienītis, lai viņš būtu stabils.
Tā, tad, kad tas ir izdarīts, mēģināsim vēlreiz viņu. Tā, šo piefiksē. Vēlreiz pašu pamatni nofiksēt. Cerēsim, nē, neturās. Būs jāveic kaut kādi uzlabojumi, jo citādi viņš kustēsies. Nu, labi, to pēc tam skatīsimies. Tā, pievieno stieni. Un liek galodiņu. Galodiņu stiprinās šādi. Tā diezgan vienkārši. Tad šeit te galā ar skrūvi nofiksē, Piegriež. Šādi, Tā, es varbūt parādīšu tikai, kā tas darbojas vienkārši. Tā, šeit liek mazi, nofiksē vajadzīgo stāvokli. Nu, un tad tālāk jau viss ir ļoti vienkārši. Tā, šis te izskatās nav vajadzīgs tas. Tas traucēs. Tā vēlreiz vajadzīgo stāvokli. Tā, nu pagaidām tikai nodemonstrēšu, kā tas darbojas. Droši vien pēc tam uztaisīs riktīgu apskatu. Tā, tad pietur un vajadzīgajā leņķī visu var iesināt ļoti precīzi. Nu tā, parādīs vienkārši. Šeit var redzēt, ka veidojas. Nu tā. Cena šim brīnuma asinātājam ir 12 eiro. Sūtīšana bija 13 eiro kopā, tātad 25 eiro. Nu tā. Pagaidām viss. Saite uz preci piezīmēs.